Sveiki, mani sauc Aigars, un jūs esat BeSafe Latvija YouTube kanālā. Šis ir kanāls par darba aizsardzību ikvienam, kā arī ik viens var piedalīties tā pilnveidošanā, uzlabošanā, atliek uzrakstīt e-pastu vai kā citādāk sakontaktēties, un tā tad rezultēties tas var ar kādu video materiālu, kas būs interesants ne tikai konkrētam cilvēkam, bet visiem pārējiem. Tāpatās var dalīties ar šo informāciju, tā kā izmantot maksimāli, ja jūs uzskatāt, ka tas ir tā vērts, lai mums visiem drošs darbs. Tātad šodien parunājam par to, ar kādiem medicīnas līdzekļiem vai medicīnas iekārtām vai medicīnas lietām mēs varētu papildināt medicīnas aptieciņu. Tad mums ir aptieciņa, mēs iegādājamies šo te aptieciņu, uzturam, bet laiku pa laikam pietrūkst kaut kas šajā aptieciņā. Šeit ir tas maksimālais minimālisms, kam tur ir jābūt, lai principā sniegt šo te pirmo palīdzību, bet tev ir, protams, dāvā aizliegts to arī ar kaut kādām lietām papildināt, kas varētu būt nepieciešams darba laikā. Un par to tad arī paskatāmies un parunājam. Tātad pirmā lieta, par ko varētu būt runa, kas varētu pietrūkt un būt nepieciešams, tas ir termometrs. Atceramies, ka dzīvesvadam termometri ir aizliegti, līdz ar to mums tur ir plaša izvēle dažādiem elektroniskiem un arī cita veida. Kāpēc tas ir svarīgs? Tāpēc, ka laiku pa laikam, cilvēkiem, kur slikti jūtās, ir jāizmēra temperatūra, attiecīgi viņš izmēra un tālāk jau tiešais vadītājs pieņem lēmumu, vai viņš turpina slims strādāt vai labāk dodās mājās ārstēties. Otra lieta, ja uzņēmumā notiek darbs ārpus telpām, tur, kur ir iespējams ērces, tad iesakam paņemt vai nu šo te ērču pinceti, jo atceramies, ka jebkurā gadījumā pieaugušiem, lai brauktu uz ātro palīdzību, lai izņemtu šo ērci, tas būs maksas pasākums. Protams, ka tur nav pareizi atbildi. Tātad, ja cilvēks māk, ar to, protams, ir jāmāca darboties, viņš izvēl ārā. Ja viņš vēlās tur noskaidrot, vai tā ērce ir inficēta, viņš pats sev neusticās, tad, protams, vienmēr pastāv variants izmantot kādu no medicīnas iestādēm. Nākamā lietā ir asinsspiediena mērītājs. Tāda lieta, kā laiku pa laikam cilvēkam jānoskaidro, kas ar viņu pulsu, it sevišķi tas, teiksim, ir uz tur, kur tiešām notiek tāds fiziski aktīvs darbs, jā, un kaut kādā brīdī var būt cilvēkiem, kam ir nepieciešams šo te darīt. Nākamā lieta ir plāksteri, jo mēs zinām, ka šajā aptieciņā šie te brūču plāksteri, viņi var būt gan noberzumiem, gan vēl citām lietām, ja parasti tās ir tās lietas, kas visvairāk ir nepieciešams, ir sevišķi, laiku pa laikam kaut kādā gadās tādas saucamās mikrotraumas. Nākamā lieta ir līdzeklis pret apdegumiem. Tātad, ja mums ir iespēja kaut kur aplaucēties, ja, tad mums ir nepieciešams šīs te kaut kāds, šeit, es esmu iekopējis vienu no variantiem, bet nesaka, ka tas ir vienīgais un pats labākais. Nākamais ir, ko varētu mēs likt arī aptieciņā, varētu likt pie individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Tas ir šis te ultravioletā starojuma krēms, ja jau mums kaut kādas lietas strādājot ārpus telpām, tas ir būvniecībā, ceļu būvē, kūdras purvā vienalga, ja, tad mums šīs atklātās daļas ir jāpasargā no ultravioletā starojuma. Nākamā lieta, kas varētu būt nepieciešama un tiešām par kuru ir vērts stipri padomāt, tas ir par līdzekli acu skalošanai, sevišķi tur, kur ir iespējams darbs ar ķīmiskām vielām, kaut kādi putekļi, ja, tad mēs ņemam un skatāmies. Protams, es zinu, ka ir uzņēmumi, kur to neliek aptieciņā, kuri to ir nolikuši blakus attiecīgi izlietnei. Par to kādreiz parunāsim atsevišķi, kā uztaisīt izlietni, kā uzlikt attiecīgi tādu šo te krāna galu, mēs tā drīkstam uzteikt tā, lai cilvēki arī ar ūdeni varētu izskalot šīs acis, ja, tad kaut kur vai nu krānu ierīkot vai speciāli nolikt tādu, kur ir iespējams pagriezt un tad ielaist maksimāli daudz ūdeni acīs. Bet šis ir tāds līdzeklis, ja, ko mēs varam izmantot, ir speciāli arī statīvi, kuros to var izdarīt iekšā, tā kā variantu ir vairāki.
Un noslēgumā tātad divas lietas, kuras vienmēr pietrūkst tīri, tātad šie te vienreizējie cimdi, jo faktiski viņi ir vienreizēji, attiecīgi, ja mēs vienreiz esam snieguši pirmo palīdzību, ja, un šis te pāris ir beidzies, tad attiecīgi mums ir jāpapildina. Es tā kā rekomendēju ielikt tur krietni vairāk tos pāris, jo mēs nekad nevaram zināt, kurā brīdī mums ir nepieciešama palīdzība, ja, un kad mums tur varbūt tās ir kaut kādi šķidrumi, ja, lai mēs sevi pasargātu, ir vajadzīgi gan šie te cimdi. Un, ja mēs veicam elpināšanu, tad, protams, arī vēl kādu papildus masku. Šo te masku, protams, var pēc tam nodezinficēt un tam līdzīgi. Teorētiski varētu mēģināt arī lietot atkārtot, bet principā atceramies, ka pamatā viņa ir vienreizēja. Tātad liekam virsū un caur viņu veicam elpināšanu. Attiecīgi mēs nesaskaramies ar šiem saucamiem bioloģiskiem šķidrumiem, ar ko mēs varētu iespējams inficēties. Tādā veidā pasargājam arī sevi. Kaut kad parunāšu par to, ka šīs te divas lietas es pats personīgi nesāju ikdienā arī savā somiņā. Un video noslēgumā vēlos novēlēt visiem foršu dzīvi drošā darbā.